Nu, sveiciens visiem manā video ierakstā, kur es rakstu tātad ar planšetdatoru Lenovo Tab M10+. Daudziem varbūt rodas jautājums, kā atšķiras tie cilvēki, kas pārzina Bībeles mācību, no tiem cilvēkiem, kas viņu nepārzina. Pateikšu taisnību, tie cilvēki ir ļoti vienkārši. Savā ģērbšanās stilā, savā dzīves stilā, savā uzvedības stilā. Viņi nekad neizceļas ar materiālo patstāvību, ar kaut kādu īpašu izrādīšanos pārāk pa pārējiem. Šie cilvēki ir ļoti klusi, ļoti labvēlīgi. Neskatoties no cilvēku materiāla līmeņa, no viņa ģērbšanās veida, no tautības, cilvēks tiek uzklausīts no tāda cilvēka puses, un viņam tiek dots padoms vai arī izlīdzēts. Šādi cilvēki nekad neizraisa naidu, neizplata naidīga saturveida informāciju un nekad necenšas kaut kādos vārdos vai kaut kādos darbos būt pārāk kā apkārtējie. Fiziskās aktivitātes. Šie cilvēki, daži, kas piekop sportisku dzīvesveidu, viņi sporto, bet tikai, lai sev uzturētu fiziskā formā, nevis, lai ar to kādam kaut ko pierādītu. Šie cilvēki pirms pieņem lēmumu, viņi kārtīgi apdomā visas situācijas. Un tad tikai pieņem lēmumu, vai to darīt, vai to nedarīt. Šādi cilvēki lielās sabiedrības praktiski nerunā, viņi ir ļoti klusi. Viņi nekad pa otru cilvēku vai pa otru cilvēku grupu nepateiks nevienu vārdu, kas var būt aizskarošs. Šie cilvēki vienmēr ļoti augstu vērtēs patiesību. Ja tu esi vainīgs, tu atbildi. Ja tu neesi vainīgs, tu esi attaisnots. Šādi cilvēki nekad neapmeklē sajietas, tusiņas saucamos, iedzeršanas, izklaides, neparakstās uz kādiem kārdinamiem tātad reklāmas, kaut kādu glaunu, teiksim, ceļojumu, kaut kādus atpūtas. Ja šādi cilvēki vada transportu, tad viņi to vada ar apdomu. Viņam galvenais nav kādu apsteigt, bet labvēlīgi sasniegt mērķi, nekaitējot sev un apkārtējiem. Šādi cilvēki vienmēr iegaumē situācijas, kas pēc kā notiek, kāds ir cēlonis un kāds ir seks. Šādi cilvēki nekad neizliksies par tiem, kas viņu praktiski nav. Šādi cilvēki nekad neskries un nebļaus Aleluja, slava Jēzum. Vai kāds no malas zinās, ka viņi Bībeli studē un to pieprot? Nē, nezinās, jo viņi to nestāstīs. Viņi to darīs vienatnē, klusībā. Brīžiem pat nebūs sajūtam un saskatām viņu klāt esamību. Tikai būs redzams kaut kāds darba rezultāts. Tas ir tāpat, kā pretējā pusē ļaunums. Mēs ļaunumu avotu redzam, neredzam. Mēs tikai redzam darba rezultātu. Tāpat arī tiem cilvēkiem, kas pieprot Bībeles mācību. Viņi nekad neklausīs klačam. Vai viņi spējas redzēt to, ko citi domā?
ja spēs. Ja viņi piepratīs tā lieta, kā medicīna, vai viņi par to prasīs naudu? Nē, neprasīs. Ja tādam cilvēkam tiks izteikts piedāvājums pievienoties vienai vai otrai viedokļu kategorijai, viņi nepievienosies. Viņi neiesaistīsies politikā, viņi neiesaistīsies nekādās militārās aktivitātēs, nekādās vardarbībās. Vai viņi iesaistīsies saistībā ar valsts iestādēm un to izdotiem noteikumiem? Neiesaistīsies. Viņi izdzīvos no tā, ko daba piedāvā. Savs darbs, savu rezultātu. Un nekad šie cilvēki nedarīs neko tādu, kas var kaitēt pašiem vai kaitēt citiem. Vai šādi cilvēki lielisies savā starpā, to man darīja Dievs, to man darīja Dievs, to man darīja Dievs? Nē, nelielisies. Viņi uzskatīs to, ka viņi nekā nezina, un viņiem ir jāmācās. Un tāpēc katrs solis, katra darbība ir kā apmācības kurs. Rezultāts tas ir kā labvēlīgi nolikts eksāmens. Tie cilvēki, kuri iet baznīcas, kuri slavē Dievu, kuri saka, jā, paldies Dievam, slava Jēzum, slava Dievam, tie ir tikai aktieri. Tie ir vidēji līmeņa aktieri, kuri izliekas par tiem, kas viņi praktiski nav. Vai kāds ticīgais cilvēks, kas Bībeli studē un pieprot, lauzīs kāju, nelauzīs. Vai kāds cilvēks, kas studē Bībeli un to pieprot, kaut daļai kritīs ziemā uz ledu? Nē, nekritīs. Vai tāds cilvēks, kas studē un pieprot Bībeles ar smaidiņu uz seju teiks, slava Jēzum, slava Dievam? Nē, neteikšu. Jo šādiem cilvēkiem ir iekšējā pašbība, kas ar viņu var atgadīties, pieļaujot vienu vai otru kļūdu, izdarot vienu vai otru neapdomātu darbību, izsakot neapdomātas frāzes. Tā kā šos cilvēkus, kas to studē, viņus viss skatās tā kā no augšas, it kā no kosmosa vērot Zemi. Jo viņus šīs planētas likumi, šīs planētas darbības nepiesaist. Viņus nevar piesaistīt, viņus nevar izprovocēt. Tā tas ir. Bet tie cilvēki, kas skrien, slava Jēzum, aleluja, 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 mēs lūdzam par to, tas tikai teātris. Tikai teātris. Daudz teiks, jā, bet mums ir jādara tas, kas Bībelē teikts, kur Jēzus saka, dzeriet manas asins, lai tās kļūst par man derību. Tādā garā. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ja pārāk daudz par cilvēku tiek runāts nepatiesas lietas, pie kā viņš nav vainīgs, kur viņš nav ņēmis nekādu dalību, un tas viņam apnīk. Viņš pasaka, tad dzeriet manas asins, lai tā būtu liecība par mani. Ēdiet man miesu, lai tā būtu liecība par mani. Tā tas ir domāts. Tas ir īsumā par to tēmu. Un vairāk par to tēmu es nekad negribu pieskārties.